Grila sezona ir sākusies, un patiesībā grilēt ēdienu ir arī manos uzturplānos, bet tu vari to ēdienu sabojāt ar ļoti treknu mērci. Tāpēc mēs šodien dosimies uz veikalu Rimi un paskatīsimies, ko tad no tām visām mērcēm likt groziņā. Tomātu mērce patiesībā ir viena no liesākajām mērcēm. Vai nu tu izvēlēsi šo bez cukuru, kur praktiski vispār nav nekāda kalorija, vai arī izvēlēsi kuru citu tomātu mērci vai kečupu, tur arī būs mazāk kaloriju nekā tajās traknajās mērcēs. Tā ir drošā zona, drošā zona. Un te sākās danger zone. No šitām mērcēm es godīgi sakot neņemtu nevienu, bet es esmu pieradusi tādas mērces nes, un es zinu, kad jums viņas garšo, tāpēc vienkārši atgādinājumam, kad ar šādu mērcīti tu vari 400 kaloriju salātus pārvērst 600-700 kalorijas salātos, un tad ir jautājums par to, vai tev to vajag. Bet pāgas, šitā gan ir laba. Error. Šito var ņemt. 135 kalorijas 100 gramiem, šito tu tik daudz, es domāju, ka nepārlies pāri kā zupu. Mazliet pieliec ideāli. Pieliec vienu ēdamu karotu, piemēram, šādu mērcīt, nekas traks nebūs. Tas būs ap 50 kalorijām. Ja tu pieliksi divas, tas jau būs 100, un tas varētu būt par daudz. Pesto ir mērce ar vislabāko reputāciju, jo tiek iekļaut dažādos veselīgos ēdienos, bet patiesībā tā ir pati traknākā. Tur ir 600 kalorijas un pat vairāk, un vienā teikarotē ir 60 kalorijas. Tāpēc, ja tev garšo pesto garšu, tad tu vari izmantot šo, kurā ir 6 reizes mazāk kalorijas, tikai 10 kalorijas uz vienu teikaroti, un tu vari reāli ietaupīt. Bet ziniet, kāds ir mans triks? Es paņemu vienu teikarotikas franču sinepas un samaisu ar grieķu jogurtu, un man sanāk izcila mērcīte. Paņemies šito triku līdzi.